Čau! Nu, šodien bija no rīta. Ne uz copi bijām izslildoties. Ir kaut kāds februārs, kurējais 15. laikam. Un dodos uz garāžu. Nu, man tāda skumīgāka diena, bet Kristapam būs tāda priecīgāka diena. Mans motors Yamahas, kas man bija, uzticams bija, ļoti labs motors bija. Nu, šodien viņš dosies pie jaunā saimnieka. Aizvilksim manu laivu, noņemsim, noskrūvēsim motoru un Kristapam top baigais projekts, kam viņš to motoru liks virsū. Jā, būs baigā tēma. Braucam, skatāmies šito epizodi. Bām! Nu ko, esam šeit. Kristap, motors ir noskrūvēts? Pastāstīs mums bišķiņ pāris vārdos par savu šito te projektiņu. Jā. Par šito. Bet tas nav jauns projektiņš, es saprotu, viņš jau bija ūdenī, vai ne? Jā. Viņš jau ir bijis ūdenī, paskat. Tā kā sudrabs spīd, vecīt. Visi pats es taisīs, ja? Jā. Tātad, kas tas ir pa modelīt šitā laiviņa mums? Progress 2.68. gada. Progress 2.68. gada. Jā. Bet no tās laivas pāri palicis tikai izskatās čauliņi, ja? Maliņš, bortiņš, bišķiņ, pusīt. Maziņš tāds. Bet viss pārējais mēs skatāmies, tas ir iekšā jauns alumīnijs. Alumīnijs tas viss metāls tur ir, ja? Jā. Viss nav jauns, ir kaut kas no vecā projekta palicis. Tas, kas ir melnā krāsā, ir no vecā. Bet šī laiva tev jau bija vienreiz jau, nu nevis vienreiz, bet nu tu jau, nu kā sacīt, jāsaka, bija jau uzķūnējis, ja? Jā, otru reizi. Un kas neapmierināja tieši? Finiers, iebūvētā bāka un bišķiņ izkārtoja. Iebūvētā bāka, tas tā, ka tagad būs neiebūvēt, vai? Viņa man bija iebūvēta te grīdā, un tagad cauruli pa grīdu gāja uz aizmuguri. Šeit. Un tā, kad viņa izbeidzās caurulē, lai viņu nomainītu, vajadzēja izjaukt gandrīz visu laivu, ka izjaukt visu laivu. Nu, izdomāju, ka atpakaļ nelikšu. Atpakaļ saliks jau saķūnētāk, ja? Superīgi, ne? Tā, Kristap, klausies, tev pašam arī darbs ir ar to saistīts ar metāliem un locīšanām, metināšanām un tā, ja? Es saprotu, visu tu pats. Bet ne ar alumīnu.
Bet nu arī alumīniju tu pats arī, lūk, metini. Cik es esmu metinājums vecīt redzējis, ir diezgan labi, man liekas, ko? Šitas ir otrā reize, kas alumīniju metina. Pirmajā reizē metināja pirmo laivu taisot. Šito pašu laivu taisot. Bet vecīt labi. Viss turās un labāk metinājums vai kniedējums. Kāpēc ir kaut kādas vietas, es skatos, kur ir ar kniedēm, kaut kur ir ar metinājumu. Tas tāpēc, ka to veco materiālu labāk, ja? Pie korpusa, pašu korpusa tikai kniedēties, tikai vienīgi. Tu esi mēģinājis viņu metināt? Jā. Un kā? Tu negribi pat atcerēt, pat negribi pat iesaistīties sarunās par to, jā? Tur nevajag. Un tāpēc... Kas viņam ir tam materiālam, tieši tam vecajam? Bet izskatās, ka var. Tas neskaitās galīgi, jā? Līmenis. Tur ir iesnīgi. Nē, vairāk viņš nekritīs. Bet kāds izskaidrojums, kāpēc tā ir? Šausmīgi plāns, netīrs, piesūcies, visu kaut ko, viņu nevar attīrīt. Viņš deg, es esmu dzirdējis, ja, ka viņš pilnīgi degot liesmās, ja? Viņš sanāk, ka šauj tā kā pretī visādus drāņus velk uz augšu. Tas tāpatām kā mašīnas kartēt mēģināt sametināt. Viņš ir pilns ar eļļu un viņš vienkārši nemetinās un viss. Jā, bet vecīt šitais, tev bija pirms tam, kāds motors tev bija? 40 zirgspēku. Tagad būs 70, nebūs pa dullu. Visi mēs esam viši traki, vai ne? Nē, es domāju, priekš progresa. Godīgi sakot, es lielāk nemaz neesmu redzējis. Vecīt, video, ka progresam būtu lielāks. Kaut kādā video bija 90, bet tas bija jau bišķiņ, tā, ka bija uzkrāmēts un izstījās, kad, stipri paliela. Bet 70 tieks... Negribēju 70. Man 40 pietikt. Bet cik tad ir, cik maksimālais ātrums prognozējās ar tiem 70 zirgiem? 240 bija 47 km/h. Ezerā. Un tagad vajadzētu būt pār pa 60, ja? Es domāju, kaut kāds 60 varētu arī būt. Tieši 60, ja? Jā. To redzēs arī Redāns uztaisīja. Un cik svērs? Laiva? Jā. Ar motoru? Jā, kopā viss, teiksim. 15 ir motors, jā, un tad laiva par 300. 115, nē, 117. 120. 128, man liekas. Labi, 8 km. Laivas, domāju, ka 300 km tāpatām būs. Tātad, kas tās pa trubām te iekšā vecīt? Šitās baltās. Kātiem, es saprotu, ja? Jā. Tepat ir izgriezts viss. Skaisti jau ar lāzerī. Cik kāti plānojās iekšā visā garumā, vai? 2,70 garākais kāds. 2,70 garākais un visā garumā salikt uzreiz, makšķers. Jā, 2,70 kāds var ielikt. Nav man tik garu kādu, bet varēs ielikt. Beņķis tev jau bija, saproti, ja tagad? Beņķis man bija, varbūt vajadzētu pašot. Būs 2 vietas, 3 vietas, būs te vieta. Tad aizmugurē priekš rumpeļi, ja? Aizmugurē uz kastes būs, tur pašam sēdēt un priekšā priekš pano. Un kāpēc paneļi nav? Kas te nav? Teiksim, tie paneļi, kāpēc tās konsoles nav? Tu arī esi tāds, tā kā atbalsti bez tām? Vietas stipri vairāk ir bez konsoles. Tāpēc arī borti ir nozāģēti no progresam ir, cik, 25 cm. Baigrēsnē viņi ir, jā, plāti. Tevi ļoti nozāģēts, jā. 10 cm stāti. Es skatos, ka tu esi dabūjis arī kniedz, tā kā oriģinālās šitās te, kas bija. Jā. Šīs te. Tādas vēl joprojām var dabūt, un ja tāds bija paredzēts, viņas kaut kā arī germētiķi, ka viņas sit kopā jāieliek iekšā, ja viņi tā noblīvējās, principā, ka iesit, ka... Man liekas, modernās laivās, tā, kad viņas ražo, neliek hermētiķi, bet es lieku. Progresa oriģināli ir ar hermētiķi kniedēts. Hermētiķis kniedē, un tad šauj viņas iekšā daudz. Un viss, kur varētu bailes, ka varētu ūdens tikt iekšā, tad attiecīgi tāds kniedz tiek likts. Tur ūdens tev nebaida, ka varētu tikt iekšā, tur jau liek parastās kniedzes. Šitāds izvelkamās.
Jā, tās ar viss ar roku taču nekniedē, ne? Nē, es buržuks. Jā. Cink un ir, jā? Cink un ir, jā. Nu, un tev iekšā kaut kādas putas, drošībai kaut ko. Putu polietilēns. Aha, un viņš ir apakšā, kur tad viņš mums te būs? Viņš ir grīdā, sienām. Tas ir šitas te baltais, jā? Tas baltais, jā. Tas ir šitāds te. Glābšanas vestais var ielikt. Jā. Neuzsūc ūdeni, pagaidām viņš ir te. Arī tur sienās, arī iekšā, jā? Jā. Skaņai tas vairāk vai arī drošībai. Pēc idejas vajadzētu būt, ka viss būs iekšā, kad pielies ar ūdeni un... Nepārbaudīšu, bet teorētiski, jā. Teorētiski. Pēc manā aprēķinā 600 kaut kādu kilogramu ir ūdens jāturās. O, nu labi, nu skaistums neaprakstāms. Kas ar elektroniku? Tu arī pats visu vilksi, visus vadiņiem, kur tev ir atstāta kaut kāda vietiņa, kur tu tā... Šitam te visu, šitā mala, līdz purnam, līdz aizmugurai. Šitam te šūsies vēl viens sieniņu iekšā. Kastēs šeit, bet bortu, viss būs vaļā, ja varēs vadus redzēt. Ja vajadzēs pārvilkt, varēs pārvilkt, ja vajadzēs pielikt kaut ko klāt, varēs pielikt. Nu, un izmaksās, baigi dārgi šits izmaksā, ne? Būsim godīgi, ko? Jā, nē, pavēlt jau nekas nav. Nē, nu, materiāli labi, tas būtu tas alumīnijas, bet galvenais jau ir tas darbs un, nu... Darbi nerēķi. Cik jau ir jau stundas pagājuši šeit? Decembrī izjaucu ap jauno gadu, kas sāk krāsot. O, bet pagaidi, viņi ir arī no ārpuses. Paga no ārpuses arī ir pa jaunu pārkrāsot jau arī, ja? Jā. Aha, brauc. Kas tev vecajai krāsai bija kaut kas lupa nost vai? Izbalē. Izbalēja, ja? Izbalē. Un palika sāka lipt kaut kādu sūdi klāt un tā, ja? Nesmuk izskaties. Tas kā? Te ir viss. Un viņam arī alumīnijam kaut kā iedalās? Varbūt ir kaut kādi, kā viņam alumīnijam, teiksim... Marka. Kaut kādi jūras, ja? Nu, tautā sauc pa jūras. Reāli tas ir 5000 alumīnijas. Izņemot caurulēm. Caurulēm ir 6000. Nu, un tā ir kaut kāda, teiksim, 6000 starpība. ir konstrukcija, viņš varbūt bišķi vairāk oksidēsies. Un 5000 viņam ir magnīs klāt, viņš mazāk oksidēsies. Tāpat kā laiva korpus modernie, jā, viņi ir visu no magnī, saucamā AMG5. Viņš neoksidējas. Un tu tos tur arī liksi klāt, tos, kā viņus sauc? Anods? Anods, jā. Ja es atradīšu pareizā izmērā, lai oriģinālo riteņu vietā pieskrūvē, tad jā. Ja nē, tad nē. Šeit. Jā. Šeit iekšā, ja? Tajos caurumos, kas te ir tie divi, ja? Jā. Aha. Bet tam, es domāju, ja laiva nestāv ūdeni nav. Tie caurumi tie jau ir tie, kas ir kādreiz šitie te, kur bijuši domāti riteņi vispār pielikt viņai klāt, ja? Jā.
Kristap, klausies, tu tikko pats teici iefilmē redānus apakšā. Tos tu pats liki, kur tu atradi informāciju, kā viņus pareizi. Šitos te apakšā. Tos tu pats, es saprotu, es kniedējis arī līdz priekšai tie, kas tur ir, ja? Nu, līdz priekšai viņi nav. Kur tu atradi informāciju, kāpēc tu tādas izdomāji, kas pa lietu? YouTubes un... neatceros kanālu, bet bija Ukraiņu čaļi, kas arī šitās redāns taisīja. Bija padalījušies ar aptuvenu izmēru, aptuvenu garumu un kur viņus kniedēt. Nu, tad uzticējos viņiem un sakniedēju pats arī tāds. Un kā? Kas te? Un kā? Nu, to jau vēl redzēsim. Tos tu tagad, tas... Es vēl nezinu, kas būs. Tas bija... Gadīsies, ka tā laiva vispār nestūrēsies. Bet, cerams, ideja ir tāda, ka ātrāk no ūdens celsies ārā un nebūs problēma kā iepriekš, kad griežoties motoru gaisu vilk iekšā nenormāli. Cerams, bet to arī nesanāk. Un ko tu tad tagad liec tās trūbas, tātad šitās būs... Līdz apmēram šitā būs. Viņas būs šādi, līdz turienei slīp iekšā, un šitā gar maliņa aiziet priekš, ja? Jā. Nu, vecīt, baigi zolīdi. Tā, ka tajās rūpnīcās kaut kādās finvēl, ne? Viņam nav tik trāk. Viņi bez darba palikta. Nu, un kā tev ir ar bāku? Skatos, ka tā ir alumīnija. Kāpēc alumīnija bāka? Plasmas nebūtu vēl vieglāk, ne? Plasmasu tad būtu rāms jātaisa tā, kā ir bāka, pēc bākas izmēra, bet uztaisīja rāmi un bāku uztaisīja pēc rāmi izmēra. Tilpumu vajadzēja, manuprāt, 25 litri, tas ir manai vajadzībai pilnīgi pietiekoši. Attiecīgi uztaisīju 33 laikam. Bāka. 33 litri. Man bija tagad tāda ar to motoru, man bija 35 litru bāka un nekad nav bijis tā, ka pat vairāk pa pusi izbraukt, nu. Iepriekš man bija 55 litri un 2 reizes gadā es viņu pildīju. Labais. Kas tev tur tas galā ir tas? Par šito meistarojumu es tādu veikalā neesmu redzējuši šito. Veikalā pēc stiprinājums. Sameģels. Printēji šito, ja? Jā. Izskatās printēts. Kā tu teici, lai nav jātērē barga nauda? Jātērē pārāk daudz naudu. Un šitais tev būs no purna, smuki tev būs, ja tu te sēdēsi, teiksim, ja te sēdēsi. Atsaukstumā smuki. Jo no tejienes. Panoptiks tiks grozīts no tejienes, ja? Panoptiks dikti patīk, ja? Jū. Labais. Platformiņi, tas izskatās tev līdz tejienei būs, ja? Nē. Platforma būs līdz šeit. Līdz turienei. Gara diezgan. Liela tā, lai var atvērzēties un nevienam netrūkt. Ja otrs cilvēks brauc, viņš sēž aizmugurē. Šeit aizmugurē? Jā. Vēl viens benčīts mums tur. Un te ir grīdi. Līdz šejienei mums ir grīdi, ja? Un te mums ir šitā te iekšā mīnīgi. Maziņš kvadrātiņš, kur kājas nolikt. Samu lielo, lai nepārlec pāri bortam, ne? Tas laivā vairāk neies. Es vienreiz redzēju, kā tu to 130 centimetrīgo tur ciecerniekā piemānīja. Bet tu viņu atlaidi atpakaļ. Kāpēc laidi vaļā? Daudz, tur vispār pa lielajām zivīm tā laidi vaļā vai uzskat, ka jāsit nost? Ir interesanti vēlreiz viņu noķert, vai ne? Man žēl. Ja tu nevari atvēst, tad neaiztēst. Bet zivs taču tu ēd, zivs ir jāēd, ne tā? Jā. Kas visgaršīgākā? Zandarts. Zandarts. Jū. Kā tu viņu pagatavo? Cep. Ceptu vai uz maizītēm nē, ja? Nē, es mēģināju. Cepts vislabāk. Bet pa sezonu var noķert, jā? Ēšanai? Šitā sezona bija veiksmīgāk, jā. Lielākais zandarts tev? 87. Oi, tas ir liels. Līdeka lielākā? Nemērīgi. Gan jau, ka metrs bija, bet... Tās baigi nemērīgi, Teiksim, ka ja? 90. Sams toreiz bija, cik es atceros, bija kaut kāds 130... 135? Bet 137.
Nu, mērlēns bija tikai 1,20 m, tā kā. Jā, mēs tur kaut kā baigs muki lielais ruks aizpeldēja toreiz. Bet jā, šito tu pats arī, tev pašam ir tas printers, tu pats smuki viņu. Printers pats sazīmēja. Kaut kur no interneta varbūt bija šī ideja pasmēlās, bet... Nu, būs. Nāskatās baigām. Nu, un cik ilgi vēl uz pabeigšanu? Līdz maijam? Līdz mājām, ja? Gaņam. Bet tad būs arī kādu salonu tu plāno, vai būs tapsēts vai kaut kāds? Nē, būs Evafons. Evafon. Evafons. Sūtīs no interneta, pirks kaut kur Latvijā. Pasūtīts pirmajā reizē neatnāca, tā kā solīja, pagājušajā nedēļā izsūtīs atkal gaido. Un būs, jā? Nu, skaisti, skaisti. Šiten ūdens, kur tev krājās ūdens, principā, kā tev te ir, principā, pārpakšu iet viss, jā? Ūdens. Nē, nekas pārpakšu neies. Viss kasts būs sausās, ies, tecēs grīdā, šajā pa virsmu. Un tad pa aizmugurīt pa to caurumiņu, kas tur nesmukais atstāts. Šis te... Šitie, sākuma pa šejieni. Pa šito caurumiņu sākumā. Tad uz grīdu beidzot. Un tad jau ir uz sūkni. Te mums ir vārtiņi. Un tur mums ietek šeit iekšā, jā? Jā, uz grīdas un tad jau pie sūknīšu. Un ar sūknīt ārā. Automātiskais sūknīts, jā? Automātiskais un piespiedu kārtā manuāli ieslēgt. Nu, labi. Šitā grīda, tu teici, ir 3 reizes kniedēta, jā? 200 kniedas, jā? 200 kniedas. Tāpēc vajag šito aparātiņu, jā? Šito vajag. Es šovēju, jo progresu toreiz ap plikām rokām kniedēju, man čaļi pēc tam pateica, ka es neesot riktīgs. Nu, tas tā... Nu, 200, kāpēc 3 reizes bija jākniedē? Pirmajā reizē spaidījās nenormāli. Izņēmām ārā, ielikām vēl papildus leņķi iekšā, lai stingrāk. Ielikām atpakaļ, sakniedējām. Un tad kāds aizmirsa beņķim vietu uztaisīt. Kāds aizmirsa? Ņēmām ārā. Bet jūs atur bijat visu laiku tās pašas kliedas, jā? Nu, kniedz tāds pašs tur vaļā, ja? Jā, un tajās pašās vietās jauns liek. Vaiprātīgs darbs, secīt. Nu, ar pistoli 20-30 minūtes un gatavs. Ar roku stundas 4. Nu, bet vispār tu esi skaitījis, cik tu esi pagaidām jau pavadījis te stundas? Nu, vakaros. Laimīgie, kā tur bija, laimīgie stundas neskaiti, ja? Patīk, bet tev tā arī, bet nav tā, ka tu to baigi no piespiešanos darītu, tev arī Sākumā, diezgan jā. Sākumā, bet tā, ka ieskrien... Es negribēju atstāt šito korpusu. Man, viņš ir sarežģīts, viņš ir tīzlis. Viņš ir nenormāli tīzlis, un pie viņa nevajag nekur piestiprināties. Kamēr tu viņu uztaisi, lai pie viņa var piestiprināties, ir iztērēts laiks un naudā tik daudz, ka tu varēji vienkārši jaunu korpusu nopirkt tukšu. Bet tad ieskrienās un tad ir forši, vai ne? Jau ir, tad jau viss, jau sāk lidot. Viss. Pašam patīkās. Jā. Ar smaidu brauc šurp, nevis tā, ka... Gandrīz, jā. Kā pa motoru stiprināšanu, tu liks kaut kādu finieru vai kaut kas tev tur ir plānots atsīt iekšā? Nekādi koki? Tur būs plasmas. P, tas, jā? Saucamais P, vai? Jā. Tev jau pat viņš ir? Viņš man ir, viņš nav piezāģēts, viņš nav izfrēzēts. Wow! Cik viņš ir biezumā, vecīt? 30. 30 mm biezumā. 70 toči tad esi lauzījis. Nē. Un šitās viss, šī ģeometrija, kas šeit ir viss iekšā arī, tā mums smuki nes visu to pasākumu, ne? Viss ir līdz tavām kājām atsiets. Un pirms tam tev kā bija? Arī nekādas problēmas? Ļoti līdzīgi, tikai finieris bija iekšā. Un bija kaut kas, ka izņēma finieru, kaut kas sapuvis, saplēsts vai kaut kas tāds? Nē, finieris mitrum izturīgais, malas nokrāsotas. Tā kā nebija nekāda problēma. Tā kā šitas arī turēs, vai ne? Jū. O, labs. Kas šitie tādi, Kristap? Te tādi tā kā izprintēti, ja? Jā. Maketi saucās? Maketi, jā. Kam viņi paredzēti?
lai vizuāli redzētu, kādi būs sausās kastes. Tad šitais ir tas kaņķiks apkārt, tāds būs tas kaņķiks, kurā ūdens, ja? Jā. Un tad pa trubiņām, vai kā viņš tiek tas ūdens tur tālāk? Stūros trubiņas aizved līdz grīdai, un tad tālāk viss tek prom. Uz paštecīt viss tur tā kā tam vajadzētu būt. Un te ir 2 veidi, ja? Tas ir tas, ko es varu pats uzlocīt. Šitāds te? Jā. Nu, jā. Gribētu šaurākus, bet... Super, bet visu locīšana arī tas notiek ar aparātiem, to taču neņem ar roku, neko neloku, negriez. Ir pieeja. Detaļas arī jūs ar to frēzi griež, vai kā viņš izpaužās ar kaut kādu lāzeri? Šim te konkrēti var zāģi sagriež lāmelēs, un tad liek virsū uz CNC lokam aparātu loka. Jā, un viss pārējās, tad šitos visus arī to visu. Tas ir roku, viss tiek zāģēts, likts virsū pēc tam liešot. CNC nav vajadzīgs. Okay. Te visi baigi spēcīgi, vecīt, visi te turās. Tad tu saki, kad tas iepriekšējais tev bija viss ar, iekšā viss saloniņš tev bija ar finieri. Nu, rāms tāpatām bija alumīnijas. Un cik tu būsi tā finieri vietā tagad? Tā arī augšējās plāksnes tev viss būs finierī tagad, ja? Nevis finierī, bet alumīnijā, ja? Un cik tu būsi iekonomējis? Svarā? Jā. Naudā noteikti nē. Tas ir finieris, lai finieri izšūtu 12 grīdās, 6 sienās, tas ir 100 kg. 100 kg. Nu, ar paklāju. Un man liekas, progresam bija papīros, ka pilnā viņš tukšs, pilns tā kā viņš bija progress, 171 vai 174 kg. Kopā tā laiva. Tagad tu esi izgriezis ārā kādus 50 un atlicis 100. Izgriezis viss ārā un ir tikai grīdā šīs ribas, tad 4 viņu var pacelt rokās un apgriezt riņķi gaisā, nepieliekot pie zemes. Jā. Es domāju, ka stipri vieglāks pasākums pa stikla šķiedru ļoti, vai ne? Pats tu teici, tu no stikla šķiedras tīri tikai smaguma pēc. Nepatikās. Bez slipa, vienam pašam bieži. Un tad vajag pēc iespējas vieglāk to pasākumu. Tā kā mums Tomiņam te saldū, kas taisa to kazanku, ko mēs jau rādījām, tad Tomiņam arī bija tas uzstādījums, lai būtu vieglāks tas pasākums. Bet vecīt, viss spīd tā kā sudrabā. Ko es varu novēlēt? Es varu novēlēt līdz mājām, lai viss te ir Jimmy, kā saka, gan jau, ka ieliksim, palūkšu tev kādu bildi, kā būs, vai video pa gatavo, kā būs izdevies tev gatavu, bet, man un es domāju daudziem, kas skatās, patīk šādi te, līmeņa darbs, tas jau ir, te mēs redzam, te viss ir ļoti, ļoti augstā līmenī, ja cilvēks var pats visu savām rokām šito izdarīt. Un pats, kad tu kautrējies tur pa kaut kādu vienu otru metinājumu vietu vecīt, daudz dīvāni eksperti var tikai ar atvērtu muti pabrīnīties pa šito un tādā ziņā. Tā kā paldies, vecīt, jā, lai motors labi rūc, lai laiva labi slīd, un jā, bildīts vēl būs, vai ne? Jā. Un es arī, pagadži, Aleks te pie laivas saka, ieliec īkšķīt šitai epizodei, tiekamies nākamajā. Aleks,
Kā bija? Garāžu zirnekļa epizodē. Čau, tikai uzvars.